Salamana pamācības 17. nodaļa. Savs skumos pieticīgā mierā ir labāks nekā pilns nams ar gaļu, bet kopā ar rāšanos un nesaskaņām. Gudrs kalps valdīs pār laiskiem mantiniekiem un stadalīs starp brāļiem mantojumu. Kā uguns sudrabu un kausājumā krāsnes zeltu, tā tas kungs pārbauda sirdis. Ļauns cilvēks uztver mēlnešu tenkas un nepatiesas cilvēks viegli klausa kaitētājām baumām. Kas apsmēj nabagu, tas nicina viņa radītāju, un kas priecājas par cita nelaimi, nepaliks nesodīts. Vecu cilvēku vainagojums ir viņa bērni, un bērnu gods ir viņu tēvi. Ģeķim neklājas runāt par augstām lietām, un vēl mazāk piederas dišcilcīgam būt tādam, lai labprāt melotu. Ja kam ir kas ko dāvināt, tad tam ir tā, it kā viņam piederētu kāds dārgakmens. Lai viņš griežas, kur griezdamies, visur viņu godā par gudru. Kas nosedz un noslēp grēku, tas rada draudzību, bet kas šādu lietu no jauna paceļ, tas rada nesaskaņu draugos. Sapratīgu cilvēku norāšanas skar vairāk nekā 100 nūju sitienu nejēgu. Dumpīgs cilvēks savā tukšajā pašiedomā tiecas nodarīt tikai ļaunu, bet pret viņu tad arī tiks sūtīts cietsirdīgs ķēniņa sūtnis. Ir labāk sastapt lāču māti, kam nolaupīti viņas mazuļi, nekā vientiesīgu nejēgu viņa neprātībā. Kas labu atlīdzina ar ļaunu, no tā nama ļaunums neatstāsies. Kas uzsāk asu vārdu maiņu, ir līdzīgs tam, kas sagrauj ūdenim tā aizsprostu. Atturies no asas vārdu maiņas, iekāms tu neesi vēl tajā iejaukts. Kas bezdievi attaisno un taisno nosoda, abi ir negantnieki tā kunga acīs. Ko palīdz nauda nejēgas rokās, lai pirktu augstāko gudrību, ja viņš tomēr ir un paliek nepraša. Draugs ar vienu mīl draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli. Nejēga ir tas, kas savu roku dod apsolījumam par savu tuvāku un kļūst viņam par galvenieku. Kas mīl nesaskaņas, mīl grēku, un kas savas durvis taisa pārmērīgi augstas, tas sagādā iespēju namam sabrukt. Kam nelieša sirds, tas neatrod nekur nekā laba, un kam greizi ievirzīta mēle, tas iekritīs nelaimē. Kas dzemdina nejēgu, tam ir skumjas, un nejēgas tēvam nav nekāda prieka. Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrausts gars izkaltē kaulus. Bezdievis labprāt pieņem slepeni dāvanas, lai apzinīgi locītu taisnības ceļus. Sapratīgais izturas gudri un nosvērti. Nejēga uztraukts raida savus skatus līdz zemes galiem. Nepraša dēls ir sava tēvas, sēras un mātes savas dzemdētājs apbēdinājums. Jau nav labi taisno sodīt, ne nu vēl dišciltīgo sist, kas rīkojas taisnīgi. Sapratīgais savaldās savā runā, un sapratīgais ir cilvēks ar augstu un apsvērīgu prātu. Nejēgu atzītu par gudru, ja viņš klusētu, un par sapratīgu, ja viņš valdītu savu muti.